Tā, tagad mēs skatām, kura tad ir sanāk 6. darba uzdevums. Šeit mēs apskatīsim programmu Power BI Desktop. Viņu vajag instalēt savā datorā, parasti desktopā, nu ne obligāti, bet bieži vien tā. Taisām viņu, palaižam. Nu, šī programma prasa diezgan tādu jaudīgāku datoru, un varbūt ne visiem tik ātri ies kā man, kaut gan man arī, kā redzējāt iepriekšējā darbā, ir diezgan struntīgs, ar mazu atmiņu, diezgan lēndarbīgs. Ja? Tad tūlīt atvērsies. Dažreiz viņš atvērās ar kaut kādiem paziņojumiem, un šis atvēršanas process, līdz minūtei varētu teikt, aizņem laiku. Pagaidām mēs tikai skatīsim pašu programmu bez datiem, bez datiem. Tā, nē, man nevajag neko. Lūk, programmas loks. Jautājums jums, vai jums ir atvērusies šī programma? Ir, jā. Jā, ir. Ir, jā? Nu, jums laikam labāks dators. Tātad, ko mēs redzam šeit? Nu, augšā ir kaut kāda lente ar kaut kādām komandām. Galvenā komanda izvēle būs, lūk, home. Nu, drusciņi varbūt izmantosim šeit pogas un komandas daudz mazāk nekā citās programmās. Tā, ko mēs redzam kreisajā pusē? Kreisajā pusē mēs redzam 3 tādus, logus. Augšējais report view, tad tā ir atskaišu lapa. Šeit mēs veidosim tabulas, slicerus un citus vizuāļus, piemēram, diagrammas. Tad ir otra datu loks. Šeit pagaidām ir tukšums, jo mums dati nav pievienoti. Te būs kaut kas līdzīgs, kā bija queryjā. Un tad ir trešais loks, modelēšanas, modeļu loks. To mēs apskatīsim nākamreiz. Šodien esmu sagatavojis tādu ļoti vienkāršu uzdevumu, pašam sākumā. Labajā pusē mēs redzam vairākus katalogus, no kuriem šobrīd ir tikai datu loks un nekas vairāk, tā kā to pagaidām es nekomentēšu. Un es atskaišu lapa ir apakšā redzama lapa ar savu nosaukumu. Te mēs ar to plusiņu varam tas lapas izveidot, page one, ja? Varam izveidot vairākas. Tad, ja mēs, piemēram, apskatām vienu uzdevumu, kurā tur vairākas diagrammas, mēs varam izveidot vairākas lapas, redziet, un tad tur uzdevumu sadalīt pa daļām. Pagaidām tas ir viss, ja? Pagaidām tas ir viss. Kas tur redzams? Lūk, šeit tagad ir redzams. Labajā pusē. Svarīgākas šeit sadaļas, ir 3. Dati, vizualizācija, vizuāli, tā varētu teikt, un filtri. Uzreiz var pateikt, filtrus mēs neapskatīsim, mēs strādāsim tikai ar datiem. Te mēs redzēsim datus ar savām tur kolonām. Un te ir vizuāli, tad tas ir veids, tad to varianti, kā mēs attēlosim datus, vai tabulas veidā, vai diagrammas veidā. Pagaidām šeit ir viss, izējām ārā no šejienes. Un kā pirmo tādu sākuma uzdevumu, mēs apskatīsim manis sagatavotais paraugs. Viņš ir PBI LD paraugs. Atvērsim viņu. Un sāksim nevis ar datiem, bet ar tādiem dažiem ieteikumiem, kā noformēt atskaites ar šo programmu. Patiesībā tas ir tāds vispārējs jautājums,
kā mums jebkuru informāciju pasniegt. Ja? Atkal fails atvērās diezgan lēni. Tas ir manis sagatavots tāds trafarēts vai paraudziņš. Tūlīt viņš būs. Lūk šeit. Tā. Tātad, ko šeit mēs, vai jums atvērās vai nē? Atvērās. Atvērās. Tātad Jā, šeit atvērās. es speciāli izveidoju pirmo lapu, ko es apakšā nosaucu titullapa. Tālāk būs nākamās lapas, kuras mēs tur, kā tur bija rakstīts uzdevumā, tulītes uzdevumā, izveidot jaunas lapas, uzdevums 2, uzdevums 3, uzdevums 4 un tā tālāk. Ja? Tad es atgriežos šeit. Uzreiz var būt, kur man pazuda tas šeit. Kur man pazuda? Tad šeit ir titullapa. Kāpēc tu man te nerādi? Titullapa. Nākamo lapu es nosaukšu tāpat, kā Excelī klik. Uzdevums 2. Jo pirmais uzdevums ir saistīts ar to titullapu. Pievienosim klāt vēl uzdevums 3, un tā tālāk. Vajadzības gadījumā viņus var nocēst. Atgriežos pie titullapas. Titullapa. Tā. Ko mēs šeit redzam? Mēs varam šeit to vizualizāciju pievērt ciet. Lūk, tāda ļoti brīnišķīga lapa, kurā ir dažāda veida informācija. Visi šie teksti, kas ir izveidoti, universitātes, viņš visu laiku man te piedāvā atjaunot programmu. Tad tas ir teksts, tas ir attēls, image. BDAT 2 ir teksts. PowerBI desktops ir teksts. Un tev uzreiz, ja tas ir teksts, uzreiz izlēc, teiksim, neliels redaktors, kurā mēs varam kaut ko pamainīt. Kaut ko mēs varam pamainīt. Kur te ir kolor, piemēram, uztaisīt melna, teiksim, ja? Melno sarakstu. Tad te ir ļoti minimāli, ja? Tad, ja mums vajag ievietot tekstu vai kādu attēlu vai kādu citu objektu, mēs izmantosim insert izvēlni. Mēs insert, un kur mums ir teksta boks, tad tas ir tas boksiņš, kurā mēs ievietosim tekstu. Ja mums vajag imidž, mēs šeit, piemēram, ievietot savu fotografiju. Tas nozīmē, ka šo objektu vajag izcēst. Tā, kur es viņu nevaru izcēst. Tas man te ir šodien kaut kas. Es nevaru viņu. Nevaru izcēst. Kā es viņu nevaru izcēst? Vēlreiz. Šeit. Kaut kas man opā. Nevajag man tas viss. Jā, izlēc ārā, piedodiet. Izlēc ārā no jauna. Dators streikot. Bieži vien te man nesanāk tas, ko es gribu. Respektīvi, tajā lapā, ko es jums rādu, jums vajag pamainīt
to attēlu, ielikt savu fotogrāfiju, insert image, un jums vajag apakšā tur, kur ir students vai studente, ierakstīt savu vārdu un uzvārdu. Ja? Tā, tūlīt. Tad es tā vienkāršāk. Tad, lai ierakstītu šeit, lūk, šeit ierakstīsim. Katrs ierakst sevi, es ierakstīšu sevi. Jā, un tad tas ir teksts, visi kārtībā. Es izēju ārā šo. Kāpēc viņš to tā viņu var dabūt ārā no šejienes? Remove, lūk šeit, remove, un šajā apgabalā jums vajag iespraust insert image, fotogrāfiju. Labi, tad pirmā lapa, tad tā ir tāda titulapa, varētu teikt. Uzreiz redzam, ja mēs to labo katalogu aizveram ciet, mums tas attēls paliek lielāks, smukāks un iespaidīgāks. Un viņš nav tā kā Excelī ir izvērsts kaut kādā bezgalīgā, teiksim, lapā. Nē, viņam ir savi rāmiši. Ejam uz otro lapu. Page 1, kuru es atkal, man viņš nojaucās, es rakstu uzdevums 2. Pirmais uzdevums bija sakārtot to titulu. Un tagad lasām, kas ir tajā uzdevumā, mums ir teikts, otrajā uzdevumā. Lapa 2 izveidot dažādus vizuāļus, tabulas, diagrammas, slicer sarakstus no datiem, kuri atrodas failā dati 2. Tad šeit pirmais moments, kā pieslēgties pie faila dati 2. Jāmeklē galvenajā izvēlnē kaut kas tāds, kas mudinātu mūs, Excel workbook. Excel workbook, mēs viņu varam atrast šeit. Mēs varam uzspiest Excel import datu from Excel šeit, vai arī mēs varam atvērt šo sarakstu un Excel workbook. Rezultāts būs viens un tas pats. Ejam meklēt mūsu datus, dati 2. Open. Tad pieslēdzamies pie faila, kurā ir kaut kādi dati. Ko mēs redzēsim? Mēs redzēsim navigātoru, tā saucamo, priekšstatu. Viņš pieslēdzās pie faila dati 2. Tajā ir lapa dati. Es atzīmēju, ka mēs skatīsim lapu dati. Tur tikai viena lapa. Un tur ir normāla tabula, ieņēmumi, izdevumi un viss. No vienas puses mēs varētu uzreiz load spiest, ielādēt viņu. Tad, kur mēs esam? Mēs esam tagad priekštelpā, un tad ir 2 varianti. Ja mēs redzam, ka tabula visa ir pareizi paņemta, mēs varam viņu lādēt tālāk un ielādēt viņu Power BI. Bet es iesaku vienmēr tomēr iziet caur Transform Date. Transform Date ieslēdz sākumā Power Query, tātad Power BI programmā, pirmā programma, ar kuru sākās datu pārveidošana, ir Queries. Queries šeit ir iebūvēts iekšā. Mēs redzam tagad Query. Viņš varbūt drusciņi atšķirās no tā, kas bija tajā pašā Excel Queryjā. Viņš ir modificēts. Bet darbības šeit, kādas mēs varam izdarīt, viņas principā tas pašas. Mēs redzam query dati, vai mēs tur pieliksim Q dati. Nē, lai paliek dati, varbūt dati 2, tomēr, lai būtu saprotams, ka tas ir otrā uzdevuma dati, ja,
dati 2 šeit, dati 2 šeit. Tālāk es parasti iesaku pabraukt pa labi, vai tur nav tukšas kolonas. Ja gadījumā tur ir tukšas, viņas jāiznīcina. Mēs varam apskatīt, samainot pretējā virzienā, tad 21. gads, 31. decembris un 15. Tad šeit ir dati par 6 gadiem. Par 6 gadiem. Izdevumi, ieņēmumi. Nu tālāk, tur ir rakstīts diezgan tā vispārēji. Izveidot atskaites. Nu, ko mēs redzam šeit? Mēs redzam izdevumus, mēs redzam ieņēmumus, bet loģisks jautājums būtu, bet vai nevarētu šeit aprēķināt, pieņemsim, peļņu? Ieņēmumi mīnus izdevumi. Jā, mēs varētu mierīgi šeit pievienot klāt jaunu kolonu. Mēs jau to zinām. Add column, custom column un pievienot viņu šeit. Bet šeit jau sākās nianses. Jā, var kolonu izveidot, un tas neietekmēs nākamās visas darbības, bet lieta tāda, ka tā būs lieka kolona šajā kvērijā. Un tas arī ir, ja būs tabula ļoti gara, liela, tas būs tāds neliels apgrūtinājums jau tam kvērijam. Mēs mēģināsim daudzas tādas jaunas, teiksim, rezultātus iegūt pašā Power BI programmā, nevis šeit. Bet vajadzības gadījumā, ja, piemēram, es nezinu, ko darīt, es peļņu varu aprēķināt arī šeit. Tad tabula man apmierina, te ir 6 gadu tabula. Ko tālāk darām? Ejam uz galveno izvēli, un šeit ir. Te nav close load, ielādēt un aizvērt. Nē, te ir ielādēt un aizvērt. Tas nozīmē, šīs kvērijas būs aizvērts un dati aizies uz Power BI. Ja mēs spiedīsim Apple, tad viņas paliks kvērijas vaļā un dati aizies uz kvēriju. Nē, parasti spiežam to pirmo. Close and apply. Tūlīt notiek datu pievienošana. Lūk, šeit parādās kaut kāda, teiksim, imitācija vai kaut kāda, teiksim, demonstrācija, kas notiek. Tagad tiek pievienoti dati 2. Tūlīt redzēsim. Jā, ir. Jā, ir. Nav, vēl nav. Ko nozīmē nav vai ir? Es viņus, un es datu tajā katalogā, pirmais, ko es saucu iepriekš, dati 2. Un ja mēs viņu atvērsim, šeit mēs redzam šīs tabulas kolonas. Šīs tabulas kolonas. Arī šeit visas darbības notiks tikai ar kolonu. Labi. Kur mēs varam tos datus, tā apskatīt konkrēti? Otrajā datu logā. Atveram, un te nu viņi ir. Piemēram, pēc ko es te uzreiz varētu ieteikt vai izdarīt. Ar datumu tikt galā. Kaut kā formāts man īpaši nepatīk. Tāds garš, teiksim, izvērstā formā. Ko es redzu? Augšā. Column tools, table tools. Formāts, trešdiena, lūk šeit, atver vaļā un short date. Es gribu redzēt viņu īsā formatā. Tā kā parasti. Jā, tagad es vēl parasti iesaku sakārtot datus augošā secībā. Jā, vēlreiz varu apskatīt otrādi. Vai tur ir 21. gads? Jā. Visi kārtībā. Tabula ir gatava tālākam darbībam.
Ko mēs šeit varam izdarīt tajā datulapā? Nu, mēs arī šeit varam pievienot jaunu kolonu. Jauna kolona galvenajā izvēlnē. New column. Izdarīsim to. Es jau jums iepriekš tajā kvērijā teicu, ka nav ieteicams, jo to mēs varam izdarīt Power BI. Mēs šeit pievienosim kolonu, bet smieklīgi izklausās, bet parasti to nedara. To es parādīšu ar nākamajiem piemēriem, bet vienkārši izmēģināsim, kā šeit ir pievienot kolonu. Principā tāpat. New column, spiežam new column. Jā, parādās šeit tāda formulas rinda, kuru nosauksim peļņa, vienāds, un parasti šeit ar shiftu pieturot un enter uzspiežot pāriet uz otro rindu. Un pieturot kontrolu, šeit palielinās. Tā, lai labāk redzams. Redziet, kontroles turu un man. Kāpēc es pārgāju uz otro rindu? Tāpēc, ka šeit dažreiz formulas būs garas un ļoti labi viņu garo formulu sadalīt pa daļām. Tikpat labi mēs varam palikt arī tāpat, jo šeit jau tā īsa formula būs ieņēmumi mīnus izdevumi. Ar shiftu enter. Ko es rakstu? Ieņēmumi mīnus izdevumi. Visas darbības šeit ir jāveic ar kolonām, bet pirms kolonām vienmēr jānosauc datu tabulas nosaukumu. Tāpēc, ko es rakstu? Dati 2. Dati, kur man ir dati, un es skatos, man jau ir to kolonu, viņš te parāda, dati 2, un viņš jau piedāvā pats tos kolonu nosaukums. Ieņēmumi mīnus, pamēģināšu izdevumi rakstīt. Izdevumi, jā, viņš arī saprot, tā intuitīvi, ko mēs gribam. Jā, tad mēs varam sākt ar dati 2, varam rakstīt izdevumi, un viņš man pasaka, dati 2. Lūk, tā izskatās pareiza formula. Kolonas nosaukumā priekšā ir vienmēr tabulas nosaukums. Viss. Enter. Un tūlīt mums parādās, lūk, šeit parādās arī peļņa. Līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka tabula mums ir gatava. Viņa satur pilnīgi visu, kas varētu būt šeit interesējoši. Labi, pārējām tagad pie šīs tabulas vizualizācijas. To formulu var teiksim, apstiprināt un nocērst. Viņi dažreiz nedzēšās. Kā viņi tur? Labi, pāriesim uz atskaišu lapu. Atskaišu lapa man ir pilnīgi tukša. Kādus vizuāļus, kādu informāciju mēs gribam vizuāli redzēt? No vienas puses mēs esam pieraduši pie tā, ka pirmā informācija mums ir kaut kāda konsolidēta tabula. No otras puses vienmēr labi, ja mēs redzam arī kopējo summu, piemēram, kopēji ieņēmumi, kopēji izdevumi un kopējo peļņu. Apskatām tajos datos. Ieņēmumi ir ar sigmas simbolu. Izdevumi ir ar sigmas izdevumus. Peļņa ir ar sigmu kā formula. Tas nozīmē, ka programma pati visas kolonas, kurās ir skaitļi, viņas sasummē. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? No vienas puses tas ir labi. No otras puses tas mums daudzos gadījumos neapmierinās. Bet to es iešu tā pamazām no pašiem
sākumā vienkāršām lietām, pieņemsim, ka man tagad viss apmierina. Es gribu ieraudzīt kopējo ieņēmumu summu. Ko es daru? Es vizualizācijas katalogā izvēlos vizuāli, kurš ir kartiņa. Karte. Nē, šeit. 1, 2, karte. Atrodu karti, saku kart, čiks, izlēc šablons, apakšā vizuāļā tajā logā parādās loks at date fields here, ievadiet šeit datu lauku, kolonu, kuru jūs gribiet redzēt. Man kolona ir ar summu ieņēmumi, es iemetīšu viņu šeit, vai es iemetīšu viņu taisno. Būs viens un tas pats. Čiks, un es redzu kaut kādu mistisko 5M. 5M tas ir, viņš tā pats izdomā, ka tur ir liels skaitlis, es viņu matemātiski tā nopaļošu. Visu vizuāļa elementu rediģēšana. Šeit mēs tajā galvenajā izvēle, mēs tikai konfigurējam, ko mēs redzam. Te mēs gribam redzēt pliku skaitli. Pārējām pie formatēšanas. Format vizuāliem. Tā, pirmais. Kāds ir lielums? Mēs redzam šeit fonti. Piemēram, es gribu redzēt, varbūt pat ne fonti. Display units, tad displeja mērvienība. Viņš automatiski kaut kādu matemātisko, tur, teiksim, reiz 10 miljoni, ja, piemēro. Atveram vaļā, sakam, nē, normālo, Un mēs redzam, ka šeit ir 5 miljoni, 73 un tā tālāk. Es esmu pieredzis strādāt, izvēloties fontus Arial. Tā, varbūt pārāk liels tas saraksts. 45. Paņemšu mazākus. Kaut vai tādu. Tā, ko es vēl šeit varu? Neko. Krāsu varu pamainīt. Virsrakstu kategoriju. Jā, šeit es arī izvēlos. Te daudz, kas varbūt notiek tā intuitīvi, izmēģinot. Un tie pašiem mājās tā krāsa, piemēram. Paņemsim sarkanu. Un vēl ko šeit var, piemēram, šeit var arī ģenerāli katalogā pamainīt, piemēram, tā pie efektiem background. Paņemsim šo. Lūk tāds. Tālāk es viņu samazinu, tad tie ir kopējie ieņēmumi. Labi. Viņi vienkārši mums tā karināsies šeit priekšā, un tā būs informācija. Tālāk es gribu izdevumus. Tādā pašā kartes veidā, ko es daru? Var, teiksim, spiest no jauna to kartes aplikāciju, bet var izdarīt tā. Paņemt veco, iezīmē, Ctrl+C, tas ir kopēt, iziet ārā, Ctrl+V, viņš uzklājās virsū, un es viņu pārbīdu zemāk, tādu pašu kopiju uzteicu. Tagad es atgriežos šim otram vizuālim uz šo vizualizācijas galveno logu. Man ieņēmumi nevajag viņu vairs, es metu ārā, un tur ieņēmumi, izdevumi, es sajaucu, ja, vajadzēja izdevumus un ieņēmumus, ja, respektīvi, parasti jau sākā to, ka izdevumi ir tādi, un es viņus novietoju kaut kā tur. Tā, un ieņēmumi, un varbūt peļņu. Peļņu arī tāpat uztaisam, jo viņi jau man ir aprēķināti. Atkal, es izēju ārā, man atmiņā stāv tās pirmās kartiņas, teiksim, vizuālis. Ctrl+V, es viņu metu zemāk, pārbīdu zemāk, izņēmu ārā ieņēmumus un tur iemetu peļņu. Tā kaut kas, jā, peļņa ir.
Tad, lūk, tā būs tāda pastāvīgi redzama informācija mūsu atskaitēm. Tas ir ļoti primitīvi, bet tas ir tāds labs sākums, lai tālāk domātu, ko mēs gribam redzēt tālāk. Tālāk, piemēram, es gribu redzēt tabulu, kurā būs preces un kur būs redzamas tie paši ieņēmumi, izdevumi un peļņa. Tātad tabula šeit ir, kur meklējam vienā no table. Viņš viņu šeit noņem. Redziet, pie tam šeit ir labi tas, ka te ir kaut kādi robežas parādās. Es viņu paņemšu lielāku uzreiz. Tā arī ir līdz robežai. Šeit galvenajā vizualizācijas kataloga. Add date field here. Ko es šeit metīšu iekšā? Preci, protams. Preces uztaisu redaktorā value, uztaisu Arial Black, uztaisu lielāku, nepārāk lielu, lai tā ir. Tālāk, ko es vēl šeit varu izdarīt? Column header arī varu, teiksim, virsrakstam pamainīt prece, lai viņa ir lielāka, lai viņa ir kā ir. Tagad ko? Pie šī, tas ir tabulas sākums. Te vajag pa kolonām salikt ieņēmumus. Es atgriežos pirmajā. Paņemšu ieņēmumus un metīšu šeit. Čiks ieņēmumi, izdevumi, čiks izdevumi, peļņa, čiks. Ļoti vizuāli vienkārši. Kaut gan Pivota arī tikpat vienkārši to varēja izdarīt, bet te daudz ērtāk. Te tā, vienkārši acu priekšā, vienkārši paņem ar peli noķer un aizvelc. Pie tam arī te labi ir tas, ka redzam totāli, teiksim, kāda ir kopējā summa. Varbūt lielāku drusiņu varam. Te jāsāk domāt par to noformējumu, varbūt drusiņu pa vienu, drusiņu lielāku, ja? Tālāk, vairāk es te tajā tabulā neko nerādīšu, pieņemsim, arī paņēmu to laukumu samazinu. Tā, pie tam vēlreiz, ja es noņemšu šīs papildu logus, tad šī tabula būs ļoti labi redzama. Pie tam jau šajā tabulā būs tāds interesants efekts. Es varu izvēlēties āboli un skatāties, man kopējie rādītāji uzreiz pamainās. Es varu izvēlēties āboli un cukuru pie kontrolčiks. Un āboli un cukuri, kur kopā. Lai atceltu to iepriekš iezīmētu, vajag vienkārši uzspiest divreiz uz šajā gadījumā. Tad jau tabulas šie 4 vizuāli ir savstarpēji saistīti. Tas ir viens. Nākamais parādīšu tagad, kā tiem veikaliem bija sadalījums, teiksim, peļņai. Tā, atveru vizuāļus, paņemšu kaut vai to tā saucamo pai tortes diagrammu. Un šeit iemetīšu no datiem. Šeit atkal pievienot, ko es gribu redzēt šeit. Es gribu redzēt šeit, piemēram, veikalus. Un es gribu redzēt value, šeit ievietot, redziet, šeit jālasa. Un peļņu jāiemest. Lūdzu, šeit ir redzams, kā starp veikaliem sadalījums ir lūk šāds. Labi, tad man jāskatās šeit, man jāskatās tā, legendas, tā, kur te ir dati, tā, property. Tā, labi.
Ai, ko es gribēju tā? General title ieslēgts efekts. Nē, kur man ir? Es nevaru ieraudzīt, kur te ir fonti, visuāli, legendas. Teksts, nē. Slicer, nē. Detāļi, nē. Value, lūk, šeit value. Pamēģināšu tagad viņu arī. Jā, nu redziet, te kamēr atradīsit, tikmēr un display units, jā, tad man atkal tas kā nepatīk, jā, es viņu varu noņemt. Un tad, nu, lūk, tādā veidā tas viss izskatās. Tādā veidā izskatās tā. Nu, ko šeit vēl varētu? Es domāju, te pietiek efekts. Efekts, background, nu nezinu, backgrounds vajadzīgs, te nav vajadzīgs, pamēģināšu. Nu, kaut vai tāds. Tā, vai šī diagramma ir saistīta ar šīm iepriekšējām trim? Nu, paņemsim, kam tad? Nu, Maksima, klikšķi, un redziet, viss mainās. Arī ir dinamiski saistīti. Tālāk parādīsim diagrammu. Piemēram, es gribu diagrammu, nu vienkārša diagramma, lūk tāda kolonas veidā. Viņš man šeit viņu norāda, es viņu veidošu šeit zemāk. Zemāk šeit, lai tā diagramma ir tāda palielāka. Varbūt pat tā. Ko es te attēlošu? Es gribu, kā mainījās peļņa pa gadiem. Kas man ir ar tiem datumiem? Šeit man ir aktīva, teiksim, šī vizuāļa šablons. Es redzu datums hierarhiskais. Atcerieties, man bija 6 gadi. Es saku, ir 6 gadi, un ko es gribu redzēt? Peļņu. Peļņu es piemetu uz šeit, čiks. Un lūdzu, mums ir diagramma, kurā ir redzams, kā pa gadiem mainījās peļņa. Atkal mainām tagad tā, formatus X asim. Value. Kamēr tu atradīsi šeit, kurā vietā, no tur tie gadi ir tādi. Tā, kas vēl šeit? Izklēju. Tā, kas vēl šeit varētu būt interesants? Tā, tā tas bija value, virsraksts, nu, virsraksts kāds viņš ir, tāds viņš ir, Y-asī, tā, value. Nu, arī varētu viņu izcelt kaut kā, jā, tad atkal tur tas kā parādās, ņemam nost, kurā viņam būs, te ir units, atkal non, jā, viņš redzams. Tālāk ir diezgan interesanti šeit, tā te vairāk nav, tad pie vizuāļa, pie peļņai parādīt viņu tā, kur es meklēju, es tagad meklēju, kurā vietā viņam tai peļņai. Tā, te, ko viņš rāda. Tā, kā viņu izdarīt, lai kolonas būtu. Tā, viņas dinamiski darbojās.
Es gribu tagad ieraudzīt, izvēlēties, lai viņam būtu kolonas, data label, ieslēgsim. Ir, jā, un virsū ir. Nu, mēs varam šeit kaut ko pamainīt, vēl jau. Kā redzam, te ir vienkārši tā, varētu teikt. Kad nav ko darīt, tad tu vari te sēdēt un atrast vajadzīgo. Redziet, cik smuki tagad ir, ja? Nu, to diagrammu mēs arī varam efektā kaut kādu to pašu krāsu, piemēram, pēc, jeb, nu, varbūt drusciņ savādāku. Nu, kaut kādu tur zilgans. Nu, kaut vai tāds tā. Parasti tie elementi viņus jāatdala kaut 1 milimetru. Jā, tad, kā jau teicu, tā diagramma arī mums ir saistīta starp citiem vizuāļiem. Čiks, un visur pamainās. Čiks, viss atgriežas. Tālāk nākamie elementi. Vadības tādi tiešie elementi. Tad, kad mēs te klikšķinām uz vienas rindiņas vai uz vienas kolonas, tas ir labi. Pie tam mēs redzam, ka te arī redzams tie rezultāti, ja? Bet labāk tomēr darboties arī ar pogām. Mums šeit bija 6 gadu atskaite, tad es gribētu redzēt 6 tādus slaiserus. Kur viņi atrodas? Viņi atrodas starp vizuāliem. Šeit, lūk, slaiseri. Čiks. Te viņš man šeit iemeta. Labi. Ko es ņemšu? Tā kā man bija jau viņš rāda gadus kā tāda lineāls, jā, kur mēs varam viņu pamainīt un tur viss mainās, bet tas nav interesanti. Parasti slicer setting, nu es vismaz vienmēr izvēlos. Vai nu vertikālo lapu sarakstu, piemēram tā. Nu, un šajā gadījumā, lai arī ir viņš tāds vertikālais saraksts. Vertikālais saraksts. Nu, kaut vai tāds. Tā. Kā viņš darbojas? Ļoti vienkārši. 18. gads. Viss pamainās. Arī redzam, diagramma palika. Ja es piespiežu kontroli, 18. salīdzinām ar 21. Čiks, un ir jau 2. Ja? Man vajag atceļ vienu, viss atgriežas. Nākamais. Mums no tiem datiem, kas ir redzami, prece mums ir, peļņa ir, veikali. Nu, veikali ir, bet varbūt viņus arī parādīt kā slaiserus. Izvēlos slaiseru, veikali, un viņus parādīšu nevis kā parādīšu slaiseru setting, nevis vertikālais saraksts, bet kā podziņas. Čiks, value, arī rādzam. Kāpēc viņi tik maziņi? Cik tur bija 4, jā? Kāpēc viņi... Kaut kā neklausa mani. Neklausa. Nu labi. Pieņemsim, jā? Vai viņi klausīs, teiksim, dinamiski. Alfa klikšs. Jā, viss mainās. Piespiežam kontroli, alfa origo. Ir, jā? Tā kā redziet, šeit parādās tāda ļoti interesanta situācija, kad mēs varam redzēt jau visu vienā tādā kvadrāta, nu ne kvadrāta taisnstūra rāmītī, nekas nekur neiziet ārā,
Nu, protams, teiksim, mēs jau varam uzbraukt šeit virsū, bet tad, kad mēs viņus bīdām kopā, redziet, te parādās tādas sarkanas robežas, kuras dod iespēju mums daudz maz simetriski vienādā līmenī salikt smuki to rezultātu. Es teiktu, ka tas arī ir, tā paskatīsim. Būtībā tas ir tas, kas man bija arī tādā parauga. Gads, veikals, preci un tā tālāk. Trešajā uzdevumā tas ir fails dati 3. Ja? Apskatīsim mājas darbu. Tā, šo failu es ieteiktu saglabāt. Viņam ir, atgādināšu, viņam ir titullapa, un viņam ir uzdevums 2, un varētu nākamo taisīt kā 3. lapu, bet es nezinu, kā jūs paši izvēlēties. Vai taisiet viņu klāt, vai arī šo. Ejam, pamēģinām viņu saglabāt. File, save as. Mums ir PBI LD paraugs, nē. Viņš tagad sauksies manā uzvārdā Phil, un viņš būs 6. darba 2. uzdevums. Es tā apzīmēju, piemēra pēc. Ja? Un tad viņš būs tajā pašā, teiksim, mapītē 6. Save. Līdz ar to šo izpildīto. Nesapratu, kur viņš pazuda man. Kaut kur es netur viņu iemetu. Dati 6, nē. Pazaudēju. Galu galā, tūlīt viņu var arī atjaunot, apskatīt. Varbūt es ne desktopā viņu iemetu. Atvērot vaļā. Te viņš ir. Nē, tas bija paraugs. Neredzu. PBI paraugs. Kā es to nosaucu? Vēlreiz. Tūlīt viņš man visu laiku piedāvā. Tā. 6.2. Lūk, šeit viņš ir. Tā ir. Ir, jā. Tagad es vēlreiz precīzi paskatīšos, kur es viņu esmu iemetis. Save as. 2. semestris, tad es viņu iemetu, desktopā. 6. uzdevumā, lūk, šeit. Save. Tas ir tāds neuzmanības moments, jā. 6. šeit mapē, jā, 6.2. Tagad apskatīsim 6.3. 6.3 bija fails dati 3. Tur būtībā tralalā viss tas pats. Dati. Datos. Dati 3. Mājas darbs. Mājas darbā. Šeit būtībā pat ir arī ne līdz galam sagatavots, vajag ieņēmumus, izdevumus aprēķināt. To var izdarīt Power BI lapā, bet es ieteiktu izveidot jaunas kolonas, tā kā es jums rādīju, un kopējo peļņu arī. Kaut gan principā varētu uzreiz aprēķināt peļņu. Peļņa ir realizācijas cena reiz n mīnus
iepirkuma cena reiz N. Ja? Bet to es ieteiktu izdarīt tajā Power BI programmā. Tad šo tabulu paņemt vienkārši iekšā, caur Power Query apskatīt, vai tur viss ir kārtībā, tad iemest viņu Power BI un pievienot jaunu kolonu, tā kā mēs to peļņu aprēķinājām tur. Tā kā te daudz vienkāršāk nekā tas ir bijis tur. 4. Tā, te ir diezgan garš, bet 4. uzdevums. Tā, lapā. Tā, tas ir domāts, ka tajā pirmajā failā uzdevums 4 lapā. Dati 4. Apskatīsim dati 4. Te būs principā daudz vienkāršāk. Pilnīgi līdzīga tabula. Cena ir, N ir, nav aprēķināta summa. Un tagad es to parādīšu, kā to vajadzētu darīt, nevis veidojot jaunu kolonu. Tā. Tad ejam kur? Ejam vai tajā iepriekšējā failā. Varbūt arī aiziešu uz to iepriekšējo failu. Iepriekšējais fails bija... Var arī jaunu, es jau tur sākuma rakstīju, variet taisīt jaunajā, katru uzdevumu jaunajā, PBI failā, vai arī vienkārši pasadalīt. Es iešu uz to 4. lapu izveidošu. Mums ir uzdevums 2, uzdevums 3 mājās jūs izdarīsiet, un uzdevums 4 tagad izveidošu papildus lapu. Es tagad nepārtraukšu stāstu uz kaut kādu pauzīti, ja es gribu iziet cauri, jo šī ir vissvarīgākā no šodienas nodarbības informācija, ko es tagad stāstīšu. Tad, ko mēs esam iemācījušies? Mēs sapratām, kā no Power BI datus var pievienot ļoti līdzīgi, kā tas bija Power Query. Tā, lūk, šeit man ir tā iepriekšējā lapa, pievienoju klāt vēl vienu, nosaukšu viņu uzdevums 4, uzdevu 4, tas tā kā būtu auditorijas. Ja jūs gribēsiet, jūs to uzdevums 3 variet šeit ievietot, ja? Lai nebūtu pa failiem jāmetājās. Kāpēc es tā ieteicu pa vienam uzdevumam atsevišķā failā? Tāpēc, ka bieži vien tad jums šeit labajā pusē veidosies garš saraksts, tāpat kā query'ē bija, kad visi vienā failā, tad tur ļoti uzmanīgi nosaukums vajag izdomāt, ja? Tas pats arī šeit. Te ir jau pievienots dati 2. Mēs viņu tagad neizmantojam. Mēs tagad pievienosim dati 4. Excel workbook. Dati 6. Dati 4. Es domāju, jau kaut kā jūs jau varat saprast. Te ir navigators. Mēs sakām, mēs ņemsim tikai lapu atskaiti 4. Tā viss ir, paskatos šeit, jā, tur kaut kāds liekas kolonas, to es iztīrīšu tajā query'ā, transform date. Tas query's bieži vien vajadzīgs tikai, lai pārliecinātos, ir vai nav, vai kaut kas liekas, vai kaut ko tur drusciņ pamaini. Tā, tad šeit ir līdz N un tālāk ir kolonas tukšas. Var to nedarīt, bet es iesaku datums iezīmējam un līdz ar shiftu piespiežot N un pārējo remove other. Tā, tad tabula ir tīra, tabula ir gatava. Tabulai mēs varam šeit pievienot jaunu kolonu, bet mēs to nedarīsim. Un tagad ejam uz Power BI. Close and apply. Jā, vienkārši spiežu šo pogu. Un varētu teikt, ka te ir it kā nekā jauna nav. Bet tagad es jums parādīšu drusciņu tādu smalkāku analīzi.
smalkāku analīzi. Tā, es te palasīšu, kas man ir GCLTN summa. Aha, sapratu. Jāskatās špikeri. Tā, nu te ir atskaite 4. Paskatos datu lapā. Atskaite 4. Jā. Datums, nu man vienmēr nepatīk tāds izvērstais. Es saku šortēji. Janvāris arī es esmu tā kaut kā pierādis apskatīt pašu sākumu un pašas beigas, lai zinātu, cik te ir gadi, piemēram. 23. Tad te ir 21., 2., 3. gads. 3 gadu saraksts. 3 gadu atskaita. Tagad skatāties. Cena ir kolona ar skaitļiem. Viņš viņus visus sasummēja. Visi N ir sasummēti. Tas nozīmē, ka mēs šo summas varam uzreiz izmantot. Bet, piemēram, es gribētu zināt, cik bija. Nu, teiksim, es jums parādīšu citu principu. Un parasti tādi pieredzējušie lietotāji dara tā. Cena N šeit, tajā Table Tools katalogā, ka viņi ir summa. Es izvēlos izmest laukā to summu. Tūlīt čiks. N izmest laukā, jo tā pat būtībā ir tāds neliels apgrūtinājums, jo viņš pēc automatiski visu skaitļus sasummē. Es tagad pateikšu tā vulgāri, teiksim, tādu frāzi. Nafik tas ir vajadzīgs. Tas man nav vajadzīgs. Es visus aprēķinus tagad veikšu vizuāli. Piemēram, man interesē kopējas preču pārdošanas tā, kā tur bija rakstīts. Pirmais, ko jāuzraksta, bija pirmais, ko izdarīsim, aprēķināsim vispirms to jauno kolonu. Tā būtībā C reiz N, un būs jauna kolona. Bet kaut arī tur ir rakstīts, ka ja izveidot jaunu kolonu, Nu labi, izveidosim piemēra pēc jaunu kolonu. Tāpat kā mums bija jau. Galvenajā jauna kolona, kur ir new column. Cenu reizinām ar, tad nosaukums būs summa. Nu, lai ir 4. uzdevums, 4 un palielinām. Ko mēs cenu reizinām reiz N? Es rakstu cena. Un viņš pats piemeklē, ka tas ir atskaits 4 cena. Čiks. Reizināt. Reiz, kas mums tur ir? N. N. Čik. N viņš neredz. Ir atskaita N. Jā, līdzīgi tad visas matemātiskās darbības tiek veiktas ar kolonām, priekšā nosaucot to datu tabulas nosaukumu. Ja? Tā ir, reizināt, enter. Summa 4 ir. Jā. Tagad atskaišu lapā. Es parādīšu summa 4. Tad tā man būs kartiņa. Summa 4. Cik bija kopā sasummēts? Kā eju uz set value, auto izslēdzu non. Tā, pastrādāju pie nosaukumiem un fontiem. Tā ir tā galvenā lieta, teiksim. To jums pašiem jāizdomā, jā?
piemēram, pēc efektos es kaut kādu koloru izmetu. Labi. Tad tā ir summa, kas man ir iegūta no jaunas kolonas. Summa 4. Summa 4. Tā, kas man tur bija rakstīts? Tā, daudzumus mums nav sasummēts. Mums daudzumu vajag aprēķināt. Ja? Daudzums mums bija n ar summu, mēs viņu izmetām. Tagad mums vajag izveidot, teiksim, daudzuma formulu. Kur mēs viņu varam izveidot? Pieņemsim tepat. Kaut gan tur mājas darbā rakstīts. Lapā uzdevuma 4 izveidot mapi DAX formulas, kurās būs izveidot vairāki mērījumi. Kas ir DAX formulas? Kāda starpība starp tām formulām, ko mēs izmantojam līdz šim, un DAX? Data Analysis Expression. Tad tas ir speciālais tāds, valodu, ar specifiskām funkcijām, varētu teikt funkciju katalogs, kuras mēs tagad izmantosim. Viņas darbojās diezgan universāli. Un, lai viņi nemētātos šeit pa visu to katalogu, vēl jo vairāk, ka mums arī ir iepriekšējais uzdevums, izveidosim šeit atskaitē 4 speciālo, kur viņi ir, enter date tabulu, enter date. Nosauksim būs viņa apakšā name DAX formulas. Un mēs jau daļai DAX un ielādēt. DAX formulas, kuras viņas ir mums, līdz viņas būs. DAX formulas. Lūk, šeit viņas ir. Tur iekšā nekā nav, tikai tukša kolona. Tagad šeit mēs saskaitīsim kopējo daudzumu. Kā mēs to darīsim? Mēs veidosim kā jaunu formulu, bet viņa sauksies jaunais mērījums, new measure. Nevis pašā tabulā tur kaut ko summēsim, bet mēs veidosim speciālo virtuālo formulu. New measure. Un mums jāsasummē kopēja tā measure. Rakstām daudzums. Te var rakstīts visu, ko vienāds. Daudzums. Un daudzums uz vienāds. Ko? Atkal tā pati funkcija sum, ko mēs izmetam, bet mēs tagad viņu nevis tur iekšā viņš būs, bet viņš būs mums pakļauts, varētu teikt, tālākam darbībām. Sum atskaita 4n. Atskaita 4n. Jā, iekauciet, enter. Tagad paņemsim to izveidoto kartiņi, Ctrl+C, Ctrl+V, paņemsim zemāk, un šeit iemetīsim summu 4, metam ārā, tur metam iekšā daudzums. Tas ir kopējais preču realizācijas daudzums. Jūs teiksiet, kāda tur vajadzība bija tur sarežģīta? Tur atcelt, te viņu atkal ievest. Lieta tāda, ka tagad šī formula, ko mēs saucam DAX formulas, viņas dod iespēju mums filtrēt. Piemēram, mēs gribam uzzināt, un šeit tāpat kā atsevišķs tāds kopējais konsolidētais rādītājs, parādīt daudzums, kurš tur gads mums ir, bija
21. un līdz 20. Es neatceros 21. 21. 23. Nu, piemēram, 2022. gads. Kāds bija daudzums? Es viņu gribu redzēt atsevišķi. Nu, es tā gribu. Man, piemēram, tas ir, ja es gribu redzēt 1. gadu, 2. gadu, 3. gadu. Nevis diagrammā, es gribu redzēt viņu atsevišķi rādīt. Kā es tagad to nofiltrēšu? Nofiltrēšu. Skatieties, kā es to aprēķināšu. Es DAX formulas katalogā taisu jaunu mērījumu. You measure. Daudzums 2022. Pienācis. Un tagad es izmantošu, kā es teicu, DAX satur sevi ap 100 funkcijas. Kaut kas līdzīgs Excelim, bet Excelim tur ir 5000. Šeit daudz mazāk un daudzas funkcijas šeit ļoti līdzīgas kā Excel. Šeit es rakstu tā. Calculate, aprēķināt. Tā ir funkcija, kura aprēķina no kopējā daudzuma nofiltrēto rezultātu. Calculate. Ko es kalkulēšu? Es kalkulēšu daudzums, rakstu daudzums, DAX formulas daudzums. Tālāk viņš raksta, tas bija expression, tagad ir filtrs, komats, augšā ir špikers. Filtri. Man interesē daudzums, kas ir aprēķināts šeit, daudzums 2022. gadā. Tad ko es rakstu? Ņemot vērā savu Excel pieredzi. Ir gads no atskaite, no date. Date man ir atskaite datums. Tāda ir atskaite datums. Šis datums, gads no tā datuma vienāds 2022. Un iekava ciet calculated formulai. Viss vienāds. Paņems vai nepaņems? Paņēma. Un tagad skatieties, paņemšu daudzumu, Ctrl+C, uztaisīšu Ctrl+V, un, piemēram, viņu novietošu zemāk. Un tagad daudzumu vietā es iemetīšu daudzums 2022. Čiks? 6217. Tā es varētu visiem 3 gadiem. Tagad apskatām, kas vēl tur ir. Kopējā summa. Kopējā summa mums nav. Ja? Mums nav tā summa 4, tas bija no kolonas. Summa. Jā, tā bija no summas 4. Kā mēs to summu varētu dabūt bez tās papildu kolonas? Ja? Mēs tai atskaite izveidojam šo papildus kolonu. Tagad es gribu to aprēķināt bez tās kolonas. Atkal varētu jautājums, priekš kam tas vajadzīgs? Es negribu, lai tā jauna kolona tur ir. Tāpēc es izveidoju šeit jaunu mērījumu. Es nosaukšu viņu summa 4 DAX, lai viņi nebūtu vienādi, teiksim, nosaukt.
Un tagad man vajag ko izdarīt? Man vajag sareizināt N daudzums ar cenu. Bet man vajag sareizināt tā, lai būtu aprēķināts arī daudzums. Tad šeit reizināt kolonas viena ar otru. Tas man īpaši nav vajadzīgs. Man vajag arī sasummēt. Tad es izmantošu tādu funkciju kā sum x. Skatos table. Table mums ir atskaite 4. Atskaite 4. No tabulas atskaite 4, komats. Tālāk expression. Formula. Formula man ir cena. Cena. Cena atskaite cena. Reiz atskaite n. Nu, atskaite n, kur viņa man ir, atskaite n. Sum x un iekava ciet. Tā. Un enter. Tā. Un tagad es ar Ctrl V paņemšu iepriekš izveidoto paraugu un daudzumu vietā es ierakstīšu summa 4 DAX. Tur būs tas pats rezultāts. Tad redziet, nu it kā liekas darbs, es vienu un to pašu tikai izdaru ar divām metodēm. Ar to, ka es izveidoju jaunu kolonu, un tas ir uzskatāms par lieko, mēs varētu viņu neveidot, bet aprēķināt to visu kā tādu virtuālo DAX formulu. Tāpēc tagad man vajadzētu, piemēram, ja es to negribu darīt, ja mēs tagad tai tabulai to summa 4 nodzēstu to tabulu, delete, tad mums tas pirmais rezultāts pazustu, Mums tas pirmais rezultāts pazustu. Ar to es vienkārši gribu pateikt, ka uz priekšu mēs neko lieku neveidosim pašās tabulās, ne kvērijā, ne arī Power BI. Mēs mēģināsim visu aprēķināt, es to saucu virtuāli, ar šiem mērījumiem, un šie mērījumi ir labi ar to, ka viņi uzreiz arī konsolidē. Piemēram, šī pēdējā funkcija DAX, ko viņa ir izdarījusi? Viņa izdarījusi sekojošu. Viņa sareizina cenu ar N, katrai rindiņai sareizina un sasummē. Tad viņa ne tikai, piemēram, aprēķina, ka tur 102 reiz 2 vienāds 204, bet viņa arī kopējo rezultātu sasummē. Jo tas dod iespēju mums uzreiz ieraudzīt kopējo rezultātu. Pie tam šis kopējais rezultāts ir pakļauts tam, ko mēs izvēlāmies. Tad, piemēram, izveidosim šeit sliceru kaut kādu sliceru. Tad paņemsim sliceru ar precēm. Prece. Cik viņi tur ir, es nezinu, preces. Tik daudz nav, labi. Es viņus nolikšu slicerus, lai viņš ir šeit kaut kur. Lai viņš ir, cik viņš garš tur ir. Ir diezgan garš, neiet viens. Tā varu paņemt kaut kādu viņam vēl, jo palielāku viņu uztaisīt. Tā. Slicer setting. Varbūt es viņu varu kā title. Tādu var uztaisīt. Kaut vai visi nesanāca, Nē, visi sanāca, Tagad paskatīsimies. Āboli. Čiks. Viss mainās. Kāposti mainās. Ananasi. Čiks atceļām. Tad mēs redzam, ka šeit
ko mēs jaunu uzzinājām? Mēs uzzinājām, ka nevienmēr jāveido fiziskas kolonnas, fiziskas, jo arī šeit viņa ir fiziski esamā. Jā, te nav formulas iekšā, bet tomēr viņš uzskatāms, ka tas ir tāds liekas, jo ir veids, kā to izdarīt, es teiktu, elegantāk. Apskatīsim, kas var. Lūk, šeit man bija summa daks. Čik. Aprēķināt katra gada preču realizācijas datumu. Nu, es te nedaudz apsteidzu. Es to 6. paņēmu kā 5. Ja? Nu, izveidot dažādas izvēles katalogus. Ja? Nu, pārējo es pieļauju, ka mēs varētu šeit, nu, nav vairs vietas īpaši. Ja? Nu, kaut kāds, teiksim, mums nav pārdevējs, nekas nav parādīts. Nu, piemēram, paņemsim pārdevēju diagrammu, pārveidojām diagrammu, lai tur ir pārdevējs, nu, lai viņš pārdotu preču daudzums. Tā, kāpēc viņš tiks likt ir redzams pārdevējs? Viņu vajag ielikt šeit. Lūk, pārdevēja, ja? Nu, arī varētu viņu palielināt. Tā vēl, tā x-as palielinām. X-as tas ir, kas ir uz x-iem, tie ir pie Guntes, Jānis, Ilona un tā tālāk. Pie x-as, pie y-as arī kaut kāda, teiksim, vēļu. Arī kaut kādu, teiksim, noformējumu. Tad tas, ko es te rakņējos un mēģinu atrast, tad, kad es pirmo reizi satiku ar šo programmu, sāku strādāt pāris gadu atpakaļ, man arī bija diezgan grūti atrast to vietu, kurā var to visu pamainīt. Ja? Nu, respektīvi, formatus. Ja? Es te varētu, varbūt tā. Varbūt mēs vēl kaut ko varam. Šeit mēs varbūt gadus varam ielikt, ja? Gadus slaiserus paņemsim no datumiem, paņemsim datu hierarhiju, paņemsim gadus. Čiks, gadi, lai viņi arī tādi, mēs ņemam formatā, slaiser setting, ņemam, teiksim, tā vertikālais, cik tur būs. Nu, ir, labāk ar tām pogām. Nu, viņas varbūt var izvietot arī tā. Vēl jā. Nu, te ir jautājums, teiksim, cik jūs paši variet izdomāt to kopējo noformējumu. Tā, ko es šeit varētu pateikt, tā šeit ir tas. Teiksim, es būtu to pabīdījis līdz galam. Nu, šeit ir tukšums, ja? Šeit tāds nepatīkams tukšums. Varētu vēl, nu, kaut ko varētu izdomāt. Varbūt tos gadus vajadzēja pa vertikāli salikt, a šajā tukšumā, varbūt kādus virsrakstus izdomāt, ko, nu, te ir pašiem jāizdomā, ja? Te ir tā, nu, tāds intelektuālais iedvesmes moments, ja? Kā jūs paši izvēlēties. Piemēram, tagad es redzu, ka manā gadījumā, nu, šis tukšums, viņš man durās acīs, ja? Es viņu būtu varbūt pat pārtaisījis atpakaļ par vertikālo sarakstu, jā, lai viņš ir tāds, es būtu šito varbūt nometis šeit, bet principā šīs kopējais man nebūtu vajadzīgs. Šeit es būtu ievietojis varbūt kaut kādu tekstu, insert tekstu, ja? Nu, teiksim, es būtu rakstījis šeit kaut vai 6. darba, kurš tas ir 4. uzdevums. 4. uzdevums. Tā, paņemšu, iezīmēšu. Tad paspēlēšos ar fontiem, paspēlēšos ar to izmēru.
Paņemšu, nocentrēšu. Paņemšu varbūt vēl lielāku, ja izdosies. Tā drusciņ tā šeit pamaz vietas. Uzdevuma. Jā. Tā. Nu, te ir tā korekcija, teiksim, jā, tā. 6. darbā uzdevums. Tā fonu, kur te viņam fons ir. Un kur bija arī fons color. Varēja arī fonu te kaut ko pamainīt, neatceros. Nu, labi. Tā, vēl tāds interesants moments. Es arī tai fona kopējai, nu, tam ekrānam, kopējam ekrānam, es arī varu viņam pie formatiem wallpaper, ja? Izvēlēties, piemēram, lūk tādu. Tā ir tāds labs risinājums, ja? Ka, teiksim, ar tādiem rāmīšiem un ir tāds, zināmā mērā, te tāds robežas saliktas. Un vēl. Ko es izvēlēju 21. gadu. Tā, šito būtu nodzēsis, šito būtu noņēma. Tā, ko viņš man neklaus. Tā, noņem nost. Hopā, viss. Varbūt ar krāsām vajadzētu paspēlēties. Kā redzam, šeit ir tikai slaiseri. Nu, diagrammas ir kaut kādi rādītāji. Viņi visi savstarpēji saistīti. Tur pie tiem vizuāliem apskatiet, tur ir milzum daudz, teiksim, ir to, un ne tikai tas, kas ir redzams, tur var arī pārējās redzēt, tur, man liekas, pat līdz 100 var atrast visādu veidu vizuāļu šablonus, tā es teiktu. Tie ir šabloni, ja, kur mēs varam paņemt un tad viņu piepildīt ar kaut kādu saturu. Nu, tas, manuprāt, būtu arī viss arī tam 4. Jā, tad te tas jaunums ir tas, ka nevienmēr jātais kolonas, bet mēģinām pāriet uz to DAX formulu principu. Jā. 5. uzdevums kaut kas līdzīgs, jā, tā kā tur ir vienkārši, nu, tur nav ko man piebilst. Tā, saglabāsim to. Viņš mums ir saglabāts kā 2. save. Bet, nu, tagad, ja viņu varētu nosaukt arī vispār par 6. filu 6. Ja? Nu, jūs atkal uzvārdu pieliksiet. Es ceru, ka tas visi saglabājies. Pēdējo reizi klikšķinu, vēlreiz gribu pārliecināties, ka tas man viss, ko es stāstīju, ir saglabājies. Tad es tomēr vienā PBX, tad tas ir paplašinājums Power BI failā, esmu izveidojis 3 uzdevumu visu, vai 2 uzdevumu visu, 2. Tā, tūlīt mēs beigsim. Ja manas kalorijas arī jau iet uz 0. Tā, tūlīt. Viņš visu laiku piedāvā man te update uztaisīt. Šī programma attīstās, daudz kas parādās. Internets pilns, YouTube'ā variet atrast atbildi uz jebkuru jautājumu. Tā, nu, kur tu, jā, ir. 2. uzdevums mums ir. 4. uzdevums mums ir. Ceru, ka kaut kādu, teiksim, priekšstatu jūs esat ieguvuši. Arī ceru, ka arī pieredzi. Stop.